Labdien! Jūs jau zināt, ka ieskatoties pulkstenī ieraudzīsiet pareizu laiku. Un pareizs laiks ir laiks vīriem. Šajā raidījumā pastāstīsim par nākamās karavīru rotācijas sākumu uz Afganistānu. Savukārt stāstu sērijā, ko veidojam no Afganistānas, būs sižets par pistoļu lietošanas apmācību. Būs arī stāsts par redzēto starptautiskajā militāro tehnoloģiju izstādē Future Soldier, šoreiz militārā tuvcīņa Musado. Pastāstīsim par Latviešu virsnieku apvienības 90 gadu jubileju, melnās kafijas vakaru Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un piemiņas plāksnes ģenerālim Kurelim atklāšanu Amerikas Savienotajās valstīs. – 26. novembrī svinīgā ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimons Graube, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis un regulāro spēku un zemesardzes vienību komandieri ceļā uz Afganistānu pavadīja nākamo Latvijas kontingentu. Karavīri atcerās, mums pats ir baltais sarkanais karodziņš. Karavīra profesijas augstākā pārbaude, profesionalitātes pārbaude, gatavības pārbaude nevar būt savādāk kā reāla uzdevuma izpilde. Šis kontingents 25 karavīru sastāvā, kuru komandēs tālis majors, uz operāciju rajonu dosies vairākās grupās. Tas, ka mēs starptautiskās operācijās jau atrodamies, jau var teikt, no 95. gada, un šie uzdevumi, protams, paliek ar katru gadu sarežģītāk, jo nenoliedzami atšķirās uzdevumu izpildes vieta, tāda kā bija Bosnija-Hercegovina, Kosovo, tā, ko mēs darījām Irākā un darat jūs šobrīd Afganistānā. Kontingenta galvenais uzdevums sagatavot visu nepieciešamo nākamajai Latvijas vienībai, kas mājā tiks papildināta ar manevra rotu. Pārējais atbalsta vienībā, kas tiks izveidota Mazarī Šarifā, darbosies Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Latvijas karavīri. Savu ieguldījumu dos arī karavīri no Horvātijas. Vienības galvenais uzdevums būs konsultēt un atbalstīt ar kaujas atbalsta elementiem Afganistānas drošības spēkus Balhas un Samangānas provincē. Atgādinām, ka 1. oktobrī Latvijas spēki pārcēlās uz Mazarī Šarifu un pilnībā nodeva Meimanas bāzi un atbildību par visu Farijabas provinci Afganistānas drošības spēkiem. Tādējādi Latvijas kontingents mainīja dislokācijas rajonu un izvietojumu bāzi, pievienojoties lielai koalīcijas spēku grupai Mazarī Šarifā. Operācijas ilgums Latvijas kontingentam 12.2 tika saīsināts, un šobrīd Mazarī Šarifā tiek sagatavota vieta dzīvei, kuru ieņems vairāk kā 100 nākamās rotācijas Latvijas karavīri. Atstāt Meimanu un Farijabas provinci bija politisks lēmums, kas saistīts ar pakāpenisku, stabilāko un drošāko provinču nodošanu Afganistānas spēkiem, jo 2014. gadā tiek plānota koalīcijas spēku pakāpeniska aiziešana no Afganistānas. Dalību starptautiskajā operācijā Afganistānā Latvijas karavīri sāka 2003. gadā. Šogad tajā dienesta pienākumus veica 364 karavīri. Šī gada laikā man bija iespēja 2 reizes būt pie Latvijas karavīriem Afganistānā. Mūsu nākamais stāsts būs par vienu no viņu treniņu posmiem, kas notika laikā, kad mūsējie gatavojās pamest Meimanu, atstājot to Afganistānas Nacionālajai armijai. Īpaši tajā brīdī nemirkli nedrīkstēja atslābināties un ļauties mierīgākam dienesta gājumam. Kaujas spēju kondīcija, it īpaši manevra rotas karavīriem, pastāvīgi tika uzturēta augstā līmenī, tādēļ šautuvē, kas atrodas tieši blakus Meimanas bāzei, notika pistoļu lietošanas treniņš. Mēs ejam cauri visai apmācībai, kas ir balstīta uz to, lai darboties ar ieroci, un tieši šī apmācība ir viens no svarīgākajiem posmiem, ir tas, ka mūsu ierocis nav pielādēts, jeb aptari ir ievietota, bet pats ierocis nav pielādēts. Un mēs
ejam cauri apmācībai tādā veidā, lai visu šito darbību atstrādātu. Stobrs ir augšā, jūs liekat parasti, vai ne? Tas ir, tieši tā, tev vajag ko izdarīt. Arī šī šautuva pašlaik jau nodota afgāņu rīcībā. Mūsu karavīri šauja ar Austrijā ražotu pistoli Glock 17. Tā ir viena no vismodernākajām pistolēm pasaulē, kā veidot kombinējot polimēru materiālus. Ja gribat, to var saukt arī par plastmasu, bet tas būtu ļoti vienkāršot. Tātad kombinējot polimērus ar metālu. Tas ļauj atvieglot pistoles svaru, kas ir būtiski pastāvīgi to nesājot. Šī pistole ir mūsu karavīru pamatieroči kopumā, ne tikai Afganistānā, bet arī Latvijā. Viņš paredzēts pašaizsardzībai, jo staigājot pa bāzē, mēs arī, tā ir pakļauti kaut kādiem draudiem, un tieši tas ir ierocis, kas domāts pašaizsardzībai. Kā jūs varētu raksturot Glock 17, jūsuprāt, viņš šādiem starptautisko operāciju rajoniem ir normāli? Manuprāt, tas ir ideālais ierocis, jo pēc visiem datiem un pēc visas informācijas viņš skaitās viens no labākajiem ieročiem pasaulē. Līdz ar to viņš ir, es domāju, mūsu apbruņojumā, mēs viņu izmantojam, un līdz šim nebija nekādas problēmas ar šo tipu ieroci. Tur ir tā runa par to, ka dažreiz ierocis nesā pārāk, tātad patroni ir aptverē, kaut kādās kaujas situācijās, un tad stresa apstākļos ir runa par nekontrolētiem šāvieniem. Kā tas? Mēs ejam cauri visai apmācībai, kas ir balstīta uz to, lai darboties ar ieroci, un tieši šī apmācība ir viens no svarīgākajiem posmiem, ir tas, ka mūsu ierocis nav pielādēts, jeb aptari ir ievietota, bet pats ierocis nav pielādēts. Un mēs ejam cauri apmācībai tādā veidā, lai visu šito darbību atstrādātu. Un šī darbība ir balstīta uz to, lai pēc iespējas īsāko laiku balstīt vai pielietot tam, lai ievadītu patronu telpu. Nepunktējam kopā ar nosēžu. Augšā! Kreisais sējāks! Augšā! Labais sējāks! Augšā! Mugra cēlāk! Ļoti svarīga lieta, tas ir drošība. Tas ir apiešana ar ieroci, darbībā ar ieroci. Mēs šeit mācāmies iet cauri visiem pareizam darbībām, lai pēc iespējas samazināt laiku, lai tas, laika posms uz sagatavošanu ir pēc iespējas mazāks. Mēs veicām apskatē, līdz ar to noliekot pistoli tādā vietā vai tādā virzienā, lai viņai iedot bišķiņ tā kā inerci, metot aptari ārā. Tas ir viens. Šito pirkstu mums vajag atbrīvot, lai viņš nespiež uz izmēšanas mehānismu, līdz ar to ļaujot viņam darboties tā, kā viņam vajadzētu darboties. Čehijas galvaspilsētā Prāgā notikušajā militāro tehnoloģiju izstādē Future Soldier tika demonstrēta tuvcīņas sistēma, kas šobrīd ieguvusi popularitāti Čehijā, bet pirmkārt jau Vācijas armijā. Tās nosaukums Musado.
Tuvcīņai ir korejiešu saknes, un tulkojumā Musado nozīmē karavīra ceļš. Korejā ir cēlušies daudz tuvcīņas veidi. Musado to starpā ir salīdzinoši jauns. Tā dzimšanas gads ir 1968. Vieta – Vācija. Tomēr šī sistēma balstīta uz tradicionālo Korejas tuvcīņu veidu pamatiem. Vārdu salikums tradicionālais veids atbilstoši austrumcīņām ir labs vai pareizs, jo tas nozīmē, ka tā pirmsākuma ir reālā kaujas vai cīņu mākslā, kas bija pirms daudziem gadsimtiem, kad karavīram kaujas laukā tuvcīņi bija jālieto, lai uzvarētu un izdzīvotu. Musado ir pielāgots tieši modernas armijas, policijas vai speciālo dienestu vajadzībām. Katrai grupai ir sava apmācības programma. Arī civiliedzīvotāji var apgūt Musado, tomēr tikai to sadaļu, kas civilējiem ir paredzēta. Meistarības gradācijas apzīmēšanai pastāv tradicionālais krāsu jostu veids. Tomēr treniņi notiek tādā apģērbā, kādu karavīrs lietos tajā kaujas laukā, kurām viņš tiek šobrīd gatavots. Tas var būt policista apģērbs, Čehijas armijas forma dalībai starptautiskajā operācijā vai jebkā savādāk. – 2012. gada 3. decembrī Latviešu virsnieku apvienība svinēja 90 gadu jubileju. Par godu apaļajai jubilejai Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā tika rīkota svinīgā pēcpusdiena Latviešu virsnieku apvienībai 90, kurā piedalījās arī valsts prezidents Andris Bērziņš un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Pēc 90. gada, kad bija jāveido Latvijas armija no jauna, tur skaidri parādījās tomēr latviešu virsnieku spēja īsā laikā dot nepieciešamās padomus, lai izveidotu darba spējīgu un rīcības spējīgu armiju. Valsts prezidents norādīja, ka tagad Latvijas armija ir iekarojusi savu vietu pasaulē, bet grūtākie pārbaudījumi ir vēl priekšā, proti problēmas būs daudz šķautnainākas un nebūs vairs skaidri definēti ienaidnieki. Bērziņš prognozēja, ka arī šajā situācijā latviešu virsnieku nozīme un loma pieaugs. Latviešu virsnieku apvienības biedri aizdedz piemiņas svecītes pie ēkas, kurā aizsākās biedrības vēsture, un tā ir pirmā kara skola, kurā šobrīd ir jaunatnes centrs. Un šī vēsture aizsākās 1922. gada 1. decembrī. Latvijas kara skolas 2. izlaiduma virsniekiem nodibinot kara skolas beigušo kadetu savstarpējās palīdzības biedrību, kas uzsāk arī žurnāla Kadets izdošanu. Atceroties, kad šeit bija Latvijas kara skola, līdz sarkanā armija okupēja Latviju 1940. gada 17. jūlijā. Pastāvēšanas laikā līdz PSRS okupācijai biedrībā bija 1338 aktīvie biedri, 47 biedri veicinātāji, 90 goda biedri. Latvijas okupācijas laikā Latviešu virsnieku apvienība centās atjaunot organizāciju, apzinot latviešu virsniekus, kas darbojas ārpus Latvijas. Kanādā, Austrālijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Lielbritānijā no 1966. gada darbojās globālā Latviešu virsnieku apvienība. 1991. gada 26. oktobrī Rīgā pulverturnī pulcējās dažādu likteņu latviešu virsnieki un atjaunoja biedrību ar nosaukumu Latviešu virsnieku apvienība. Šobrīd apvienībā ir 84 biedri, 2 biedri veicinātāji, 4 goda biedri. Latviešu virsnieku apvienība ir devusi nozīmīgu ieguldījumu, lai pēc neatkarības atgūšanas izveidotie nacionālie bruņotie spēki būtu Latvijas pirmās brīvvalsts armijas tradīciju pārmantotāji un turpinātāji. Apvienības biedri aktīvi rūpējas par Latvijas virsnieku piemiņas saglabāšanu un
pārmantošanu nākamajām paaudzēm. Apvienības darbības mērķis ir sniegt palīdzību Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Nacionālajai aizsardzības akadēmijai patriotiska, Latvijas valstī uzticama virsnieku korpusa audzināšanā un izglītošanā, kā arī jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā. Latviešu virsnieku apvienība ik gadu organizē Moras kauju piemiņas pasākumus, iesaistās barikāžu piemiņas pasākumu rīkošanā, piedalās dažādos patriotiskos pasākumos, tā skaitā Melnās kafijas vakarā, sniedz atbalstu virsniekiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem, piedalās talkās Likteņdārzā, viesojas Latvijas skolās un jaunsardzes pasākumos. Apvienība ir arī idejas par Latvijas karavīru kapu izveidi iniciatori. Novembrī Nacionālās aizsardzības akadēmijā notika viena no skaistākajām tradīcijām Latvijas armijā – Melnās kafijas vakars. Jau tradicionāli pasākumu laikā notika Latvijas armijas ģenerāļa Lāčplēša ordeņa kavaliera Mārtiņa Hartmaņa goda zobena svinīgā pasniegšana gada labākajam akadēmijas absolventam. Šo tradīciju ir iedibinājuši ģenerāļa Hartmaņa bērni, un šoreiz zobena labākais kadets, 1. kājnieku bataljona vada komandieris leitnants Igors Sičiks, saņēma no ģenerāļa meitas Astrīdas Ivaskas rokām. Tradīcija rīkot Melnās kafijas vakaru mantota no Latvijas brīvvalsts laikā dibinātās kara skolas. Kara skola tika izveidota 1919. gada septembrī, taču plānotās mācības bija jāatliek, jo 9. oktobrī aktivizējās Bermonta karaspēks, un kara skolai tika dots uzdevums saformēt 2 kaujas rotas un doties uz Pārdaugavu. Atkāpjoties uz Daugavas labo krastu, apšaudē krita 2 kadeti. Pēc 11. novembra kaujām kara skola pārgāja dzelzceļa tiltu un virzījās Jelgavas virzienā, lai nogrieztu atkāpšanās ceļu uz Šauļiem, ieņemot dzelzceļu un izpostot sliedes. Šajā uzdevumā kadeti sastapās ar sīvu ienaidnieku pretestību. 18. novembrī, izmantojot pārspēku, bermontieši sāk aplenkt kadetus, kas atradās pie vareļu mājām. Izlaužoties no draudošā aplenkuma, 12 kadeti krita, 7 ievainoti un evakuēti, bet 2 tika saņemti gūstā. 21. novembrī kara skola saņēma pavēli atgriezties Rīgā un uzsākt mācības. Pēc grūtā pārgājiena, atgriežoties Rīgā, vakariņās nebija nekā cita kā vien rupmaize, marmelāde un miežu kafija. 1919. gada 1. decembrī kadeti uzsāka mācības, un nepilnu 2 mēnešu laikā 14 kadeti tika apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni. Tie, kas šeit ir bijuši vairāk kārt redzējuši šo tradīciju, zina, ka tā ir viena no emocionālākām un vispersonīgākajām tradīcijām, kāda bruņotajos spēkos ir. Viņa personīgi ir tāpēc, ka viņa mums skaudri parāda to cenu, ko maksā karavīri, pildot savus pienākumus. Viņi skaidri parāda, ka mēs nemaz tik tālu neesam laika izpratnē. No tām neatkarīgas cīņa laika, kad šeit no šīs skolas, no kara skolas, no akadēmijas, kadeti devās cīņā un atdeva savas dzīvības. Viņš ir ļoti personīgs, tāpēc, ka tas ir brīdis, kad katram, arī jums, jauniem kadetam, ir jauniem virsniekam topošiem, ir jāmeklē šīs atbildes par dzīvību un nāvi, par savu atbildību, par gatavību pildīt savu pienākumu. Tie ir ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi. Pēc Otrā pasaules kara mūsu tautai tik savdabīgi mācīja mūsu vēsturi, ka daudz cilvēku atmiņās ir pazuduši, izgaisuši vai pat nav bijuši fakti, kas tieši saistīti ar mūsu vēsturi un daudz cilvēku dzīvēm. Šodien nerunāsim par to, kāpēc tas tā, bet pieminēsim daudzus karavīrus. Runa ir par periodu, kas saistīts ar Otro pasaules karu un Latvijas teritoriju. Un nerunāsim par fašistiskās Vācijas karaspēku, arī par padomju karaspēku nē, bet par to, kas ir bijis saistīts ar latviešu vēlmi pēc brīvības un neatkarības. Ir runa par LCP, Latvijas centrālo padomi.
kam bija jāpārņem vara Latvijā, ja vienu otru iznīcinot šeit karojošās lielvalstis, to zaudētu. Protams, ja būtu iespēja, viņi karotu. Lai nebūtu varas vakuuma, bija radīta Latvijas centrālā padome. To vadīja Konstantīns Čakste. Šodien runāsim par vienu no organizācijas daļām, kas saistīta ar militāro sfēru, par Latvijas centrālās padomes armiju, kureliešiem. Viņu skaits pulsēja un sasniedz 3000 karavīru lielumu. Jānis Kurelis ģenerāļa pakāpi Latvijas armijā ieguva 1925. gadā. Otrā pasaules kara priekšvakarā viņš no Latvijas armijas demobilizējās vecuma dēļ. 1944. gadā vācu puse viņu iecēla īpašas Latviešu vienības priekšgalā. Tās nosaukums bija Rīgas aizsargu pulka ģenerāļa Kureļa grupa. Tajā esošo karavīru skaits periodiski mainījās, sasniedzot 3000 vīru lielumu. Kurelieši bija vācu un padomju laikā neiesauktie latviešu vīri. Vēlāk viņiem pievienojās no vācu armijas dezertējuši un no sarkanajiem partizāniem aizmukuši latviešu karavīri. Viņi bija labi apbruņoti un apgādāti, jo vācu puse cerēja šos vīrus iesaistīt kaujās pret padomju karaspēku, tomēr tā nenotika. Iespējams, latvieši negribēja karot, saprotot cīņas bezjēdzību. Viņiem tika apsolīta Latvijas neatkarība Vācijas uzvaras gadījumā, un paši kurelieši cerēja uz 1919. gada iespēju ar ieročiem cīnīties par Latvijas neatkarību, cerot uz Jukām reģionā, kad abas karojošās lielvaras Vācija un PSRS savstarpējās cīņās vienu otru būs novājinājušas. Kurelis savu dzīves nogali pavadīja Amerikas Savienotajās valstīs, un 5. decembris ir viņa miršanas diena. 2012. gada vasaras sākumā ASV notika piemiņas plāksnes atklāšana ģenerālim Jānim Kurelim. Es domāju, ka līdz šim mēs ģenerāli Kureli esam novērtējuši par maz Latvijas sabiedrībā, un tam ir vairāk iemesli. Bet, lai paskaidrotu, kāpēc manās acīs viņš pelna ļoti lielu ievērību, un šo ievērību ir grūti novērtēt par maz, man ir droši vien jāsāk ar to, ka jāmēģina palīdzēt saprast, kas tad ir valsts un nacionāla valsts pēc būtības. Un pēc dažādiem kritērijiem par valsti mēs saucam teritoriālu veidojumu, mēs saucam veidojumu, kur ir kopīga kultūra, kopīga valoda, kopīga ekonomika. Bet, manuprāt, vissvarīgākais šeit ir šī te sabiedrības, nācijas vēlme pastāvēt un vēlme uzturēt savu valsti. Un 18. un 20. gadā Latvijas sabiedrība, Latvijas strēlnieki to ļoti spilgti parādīja. Viņi pateica, ka mēs gribam šeit būt, mēs gribam dibināt savu valsti. Savukārt 39. un 40. gadā šī vēlme izpalika. Un lielā mērā tā pirmās brīvās valsts paudze, tie cilvēki, kas tika iesaukti leģionā, kas paši aizgāja leģionā, kas tika iesaukti padomju armijā, viņi bija cilvēki, kuriem neizdevās realizēt savu sapni, pierādīt, ka viņi stāv par savu valsti un ka viņi ir gatavi krist par savu valsti. Kurelis šajā gadījumā un tie cilvēki, kas bija kopā ar viņu, tie bija cilvēki, kas par spīti šiem ierobežojumiem, par spīti tai, teiksim, Latvijas valdības nespējai 39. un 40. gadā nodefinēt politiski pareizo lēmumu, viņi bija tie, kas ļoti skaidri saprata, ka viņiem ir jāiestājas šeit pirmais tikai un vienīgi par Latvijas valsti. Un tāpēc mēs visi varam noņemt cepuru un noliekt galvas Kureļa un viņa sekotāju priekšā, jo viņi bija tie, kas šajos ļoti grūtajos apstākļos saglabāja ļoti skaidru valstiskumu perspektīvu. Amerikā ir saglabājušās atmiņas par ģenerāli Kureli kaut kādu iemeslu pēc daudz labāk nekā šeit Latvijā, un Amerikas Savienotajās valstīs atklāja piemiņas plāksni Kurelim, jūs tur bijāt klāt. Kādi ir jūsu iespēja un emocijas šajā notikumā? Tā bija mana vēlme piedalīties šajā pasākumā, jo tieši ar to mēs varētu vairāk simbolizēt šī te Kureļa nozīmi Latvijas politikā, Latvijas vēsturē un latviešu vēlmē turpināt mūsu valstī pastāvēt. Un, protams, ka mūsu emigrācijas kopienai padomju laikā bija iespēja šo
tradīciju turpināt, kamēr mums šeit uz vietas Latvijā viņi vienkārši bija liekti, jo daudziem, es domāju, arī cilvēkiem vienkārši šīs informācijas nebija pietiekami daudz par Kureli. Tā kā paldies mūsu, teiksim, emigrācijai augstā kara apstākļos, un patreiz, protams, mums šī stafeta ir jāpārņem. Mums Latvijas vēsturē, Latvijas nacionālajā apziņā, Latvijas valstiskuma, teiksim, izpratnē ir jāatgriež Kurelim un citiem viņam līdzīgiem cilvēkiem viņiem pienākošās vietā.